Nu, pasties, ieķēri vēl, pasties. Kā tu domā, cik maksā šitās birstītes? Labi, nemini. 300 viņas maksā. Un te ir. Izrādās, čals apskatījās. Es saku, tev vēl šitāds ir. Nu, pik. Viņš noskanēja, viņš saka, Ozolā šitāds ir 250. Ozolā bija tukši plaukti. Tad es saprotu, ka viņiem značti ir tā, ka ja tev plauktā nav tās birstītes, tas nenozīmē, ka viņas nav. Viņas droši vien kaut kur Zagašņikā glabājās, saproti? Dēļ tās tūcības dabūja braukt uz Mūksalas ielu. Atbrauc uz Mūksalas ielu, gribu nopirkt to Deivalda komplektu, kas Ozolā čals 15 minūtes meklē, nevar atrast. Nu, Deivalda, tad man atkal jābrauc uz Ozolu, tāpēc, ka šitais čalis nevar atrast to. Bet runājot par korsu, ja? Antena? Opa! Runājot par korsu, speciālisti man saka, es uzfilmēju video, ka korsu varētu pārdot, un es viņiem tā kā uzdodu jautājumu, pa cik, un visi raksta 1,5, 2,000, kaut kā tā. Klausieties, bet ja jūs esat tādi, pirkšanas speciālisti, varbūt jūs man varētu nopirkt, tātad, ko man vajag? Lai automobils ir ne vecāks par 2010. gadu, vēlams, lai viņš Latvijā būtu, ideālajā versijā nebūtu pirkts jauns Latvijā, tad nebūtu braucis pa Latviju, lai nobraukums būtu zem 100,000, labi, ok, zem 150,000, labi, ok, zem 180, tas jau divreiz vairāk kā šitai korsai, bet vienalga, zem 150,000. Automāts zem 150,000 un nav tarkšošais dīzels. Davai, subscriberi, sameklējiet man tādu mašīnu un ierakstiet komentārā zem šī video, cik tāda mašīna maksā un kur viņu var nopirkt. Un ja pa 1,5 vai 2 štukām, mums tāds stāv tagad Kolts pie servisa, meitene nošķīla priekšu, un tur ir fāras, lanžerons salocīts un tā tālāk. To droši vien, ka var nopirkt kādu 5-6 sotaki. Tā būtu tāda mašīna, kur tādā ziņā derētu šiem kritērijiem atbilstu. Bet vesela, nesasista mašīna. Davai, rakstiet komentārā, cik tāda maksā.